Politiķu uzrunas bezmaksas priekšvēlēšanu raidlaikā. Studijā deputāti kandidāti no pēdējās partijas. Lūdzu, kungi, jūs rīcībā 10 minūtes. Labdien, cienījamie radioklausītāji. Mans vārds ir Pēters Pūrītis, es esmu rakstnieks un vienlaicīgi darbojos arī mārketinga sfērā. Esmu 2 bērnu tētis un esmu pēdējās partijas Kurzemes saraksta numur 1. Un blakus man sēž. Labdien, Ansis Jurģis Stabingis. Es esmu psihologs, psihoterapeits, raidījumu šeit un tagad vadītājs, 2 bērnu tēvs, pēdējās partijas deputāta kandidāts no Vidzemes, arī 1. numurs. Ir pagājuši apmēram 11. Gandrīz gads. Ir pagājis gandrīz gads kopš. Tā bija vasara pagājuši gadu, kad mēs bijām abi divi šeit un atkal arī stāstījām pirmo reizi par pēdējo partiju. Jā, šobrīd mēs varam pastāstīt par to otrais, bet šī otrā reize arī patiesībā ir gandrīz kā pirmā reize, jo kas tad ir mainījies? Jā, šis tas, protams, ir mainījies. Ir mainījies tas, ka negaidīt ātri ir pienākušas vēlēšanas, bet tēmas, par kurām mēs runājam, patiesībā nav mainījušās. Es atgādināšu, ka pirms gada, tad, kad pēdējā partija parādījās, tad viens no pirmajiem tekstiem, mūsu tekstiem, loģiski politiskais traktāts, tur bija tāds, ka mūs tracina tas, kas notiek Latvijas politikā. Un tas tiešām nav mainījies, ka mūs joprojām tracina tas, kas notiek Latvijas politikā, un tāpēc joprojām pēdējā partija ir sarakstos, par viņu ir iespējams balsot, un mēs ļoti ceram, ka par viņu nobalsos krietni daudz cilvēku. Jā, mūsu saraksts ir īsākais, bet mēs priecājamies patiesībā par to, ka ielūkojoties, piemēram, portālā www.gudrasgalvas.lv, kur var ielūkoties pilnīgi ik viens Latvijas iedzīvotājs, kuram ir dators, un salīdzināt dažādu partiju programmas, piedāvājumus un deputātu kandidātus. Uzdot jautājumus. Jā, ir reģistrējušies pilnīgi visi mūsu kandidāti. Un mēs esam vienīgā partija, kurai visi kandidāti ir reģistrējušies. Jā, un vienīgā partija, tātad ar kuras kandidātiem jūs varat sazināties gan šajā portālā, gan praktiski visos sociālajos portālos, jo tā kā mēs darbojamies pilnīgi, absolūti, bez naudas, principiāli nepieņemam ne no viena ziedojums, lai nekļūtu atkarīgi no naudas ietekmes un no sponsoru ietekmes. Tad mūsu darbības lauks ir tieši internets, tās iespējas, kur cilvēki var sazināties A bez maksas un B tieši cilvēks ar cilvēku. Un tas ir būtiskākais, kas atšķir mūs no citām partijām. Tas, ka mēs redzam, ka tā partiju sistēma, kāda viņa ir Latvijā, viņa ir sev pilnībā diskreditējusi. Kopumā mēs mēģinājām skaitīt, cik tad cilvēku īsti ir kopā visās Latvijas partijās, ieskaitot tās lielākās, kurās ir 1000 biedru un tā tālāk. Kopumā tas ir mazāk kā 1% Latvijas iedzīvotāji. Man liekas, mazāk pat par 0,5%. Un tad jautājums par kādu pārstāvniecību. Kas tad ir tas 0,5%, kas tagad pārstāvēs visus 99,5%? Kā šis 0,5% ir cilvēki, kas saņem no ziedotājiem naudu, to sadala, iztērē reklāmām, iztērē cita veida aģitācijai, iztērē savu skaistumu un biroju uzturēšanai, baloniņiem. Jā, un nokļūst pie varas. Smadzeņu skalošanai. Jā, un nokļūst pie varas, kur vesels 4 gadus praktiski nav iespējams kontrolēt, kas notiek. Protams, ir jāsaka paldies par vienu no Valda Zatlera drosmīgajiem un patiešām vērtīgajiem soļiem. Ne tikai pateikt, ka kaut kas nav kārtībā, bet arī iedot, tā teikt, noraidījumu, runājot sporta terminoloģijā, iedot noraidījumu esošajām koalīcijas un arī saimā pārstāvētajām partijām un mazliet padomāt, bet nekas jau patiesībā joprojām nav mainījies. Paskatāmies, ziedojumu plūsma gāžas partiju kasēs. Un tāpatās ir jautājums par tiem visiem cilvēkiem, kuriem ienākumi ir ļoti minimāli, bet ziedojuma summas ir 1000 un 2000 latu. Jā, piemēram, kādas nelielas firmas darbinieki pēkšņi visi pēc kārtas ziedo maksimālo summu vienai partijai. Jā, noteikti viņi ir sakrājuši šo naudu, es domāju, vai ne? Jā, protams, nevar būt cita doma, nav. Jā, tāpatās. Tā ir viena lieta, tas ir šī naudas svara, tas ir tas, pret ko pēdējā partija iestājās.
Bet es atgādināšu vēl vienreiz. Referendumā tika dota 2 uzdevumi. Viens ir atlaist iepriekšējo Saeimu, un otrs ir tas, kas būs šajā sestdienā, tas ir atbildīgi ievēlēt nākošo. Un ir liels jautājums, vai tiešām es nesaprotu, kas ir tas, uz ko cilvēki cer. Ja ievēlēs tos pašus cilvēkus, tos pašas partijas, tad vai tiešām ir cerība, ka kaut kas šajā valstī varētu mainīties? Man ir tam ļoti grūti noticēt un ļoti grūti saprast, kas ir tā pa motivāciju cilvēkiem, kāpēc tā es domāju, ka tu kā profesionālis varētu tieši ļoti viegli atbildēt uz šo jautājumu. Bet es nevaru. Jo man šķiet, ka ir vieglāk izrādīt neapmierinātību nekā piespiesties kaut ko patiešām mainīt savā dzīvē. Saņemties kaut ko mainīt savā dzīvē un vēl jau vairāk iedomāties, ka balss vai atšķirīgs lēmums varētu kaut ko mainīt visas valsts dzīvē, tas ir mazliet biedējoši. Un tāpēc no vienas puses skan aicinājumi, mēs gribam politikā jaunas sejas, no otras puses, kad ir jāizvēlas partija, tad skan sūdzības, kāpēc šajā sarakstā nav neviena plaši pazīstama, sabiedrībā populāra un cienījama cilvēka, kaut vai komponista, rakstnieka vai baletdejotāja. Jā. Tur ir tā cilvēka dabā ir šī pretruna, un tikai cilvēks pats ir spējīgs saņemties un pārtraukt šo te neizlēmības posmu savā dzīvē, un tas jāpārtrauc arī valsts dzīvē. Šī bailes no tā, ka ja būs kāds cilvēks, kura seja ir mazāk pazīstama, tad tāpēc viņš varētu izrādīties sliktāks par kādu, par kuru sliktajām īpašībām jau visiem sen un ļoti plaši ir zināms. Jā, labāk savs zaglis, bet savējais vismaz pazīstams. Pazīstams zaglis, jā. Tas ir labāk, un tas ir tas, par ko cilvēki balso. Jā. Labāk savs mēlis, tas ir tas, par kas jau ir melojis, bet tas nekas, viņš ir pazīstams. Viņš toties labi izskatās, viņš labi runā, labi sola. Redzot ka nāk šis cilvēks pretī pa ielu, skaidri zini, jā, viņš ir zaglis, man no viņa jāizvairās, bet ja nāk nepazīstams, tad ir bail, vai ne? Jā. Labi, bet, ja mēs runājam par citām lietām, kas ir mūsu programmā. Kas ir tas, ko mēs piedāvājam? Mēs piedāvājam ne tikai pamazām atteikties no partiju varas, no partiju diktatūras patiesībā, bet piedāvājam tieši arī pretējo iesaistīties cilvēkiem pašiem lēmumu pieņemšanā, jo mūsdienās tehniski to izdarīt vairs nav nekādu problēmu. Ja referendumi kādreiz bija ārkārtīgi dārgi, tad šobrīd, kā ir pierādījis Mana balss LV projekts, 10 000 cilvēku balsis savākt, autorizētas, pierādītas ar viņu bankas autorizācijas palīdzību. Nav nekāda problēma. Ja var 10 000, patiesībā var arī 100 000. Ja cilvēkiem šis jautājums ir svarīgs. Bet tā ir viena lieta, tas ir atgriezt varu tautai, bet tur, protams, tautai jābūt aktīvai. Visiem jums klausītājiem ir jāizrāda sava iniciatīva, sava ieinteresētība un aktīvi jāpauž savu pozīciju. Jā, tā kā šis ir viens no retajiem piemēriem, kad partijām patiešām ir iespēja aģitēt par sevi bez maksas, un ko mēs arī cenšamies maksimāli izmantot, tad laikam šoreiz mēs varam droši teikt, balsojiet par pēdējo partiju. Jā, balsojiet par pēdējo partiju 10. saraksts numur 10, visos 5 apgabalos mēs esam, un pat ja nav tie jūsu mīļie cilvēki, pazīstamie cilvēki tajā konkrētajā apgabalā, vienalga balsojot par 10. sarakstu arī citā apgabalā, Jūs dodat balsi savu arī par tiem pārējiem, kurus jūs pazīstat, kas varbūt ir Rīgā, Vidzemē vai Latgalē. Un būtiski vēl ir viena lieta. Daudzi saka, ka nav vērts balsot par mazajām partijām, jo tā ir balsu izmešana miskastē. Pirmkārt ir 2 lietas. Pirmkārt, nevienam balsis nepienākās. Nav tā, ka lielajām viņas pienākās un mazajām nepienākās. Un otrkārt, ja visi tie cilvēki, kas man ir nākuši klāt un teikuši, ka es jau gribētu balsot par jums, bet ja visi tie cilvēki nobalso, tad ir skaidrs, ka mums būtu 6, 7, 8 vietas Saeimā garantēti. Tā kā vienkārši nebaidieties. Jā, un par balsu izmešanu vēl runājot, paraugieties visi tie, kas balsoja kā iepriekšējās vēlēšanās par lielajām partijām tikai tāpēc, ka domāju, ka mazajām nav izredzi pārvarēt 5% barjeru, kur šobrīd ir nonākušas jūsu balsis. Jā, jūsu balsis ar rīkojumu 2 nonāca tieši tur, kur jūs baidījāties tās atrast. Jā, tā kā katrā gadījumā mēs ceram,
ka Latvijā kaut kas mainīsies, un tāpēc mēs esam partija, un tāpēc mēs piedalāmies vēlēšanās, jo mums ir tāda ticība. Mēs nebraucam prom, nebraucam uz īriju, bet... Jo mēs gribam, lai šī valsts kļūtu labāka, nevis mainīt kaut ko uz labu tikai savās personīgajās dzīvēs. Jā, tad laimi jums visiem! Paldies. Paldies. Pēdējā partija. Jā, tā Pēters Pūrīts un Ants Jurģis Stabings no Pēdējās partijas.